Slavu Dievam. Šodien es esmu atkal uz Šērsielas jumta un gribu jums liecināt par Dieva brīnumu manā dzīvē. Tas notikās daudzus gadus atpakaļ, kad vēl mana mamma bija dzīva, kādu 15 gadus atpakaļ. Tad vēl bija latu sistēma, un man bija kādi 3-4 bērni, un mums nebija ziemā naudas, jo pieminekļus mēs ziemā nepārdodam, un tā peļņa jau nebija tik liela tajos laikos, jo tad jau sākās ekonomikas lejupslīde, ka iestājas Eiropas Savienībā. Valsts sāk likvidēties faktiski visu ekonomiku, kā līdz šai dienai redzams ir, kad gāžu kopā fabrikas un visu kaut ko. Un mēs arī cietām tajā laikā, tāpat kā daudz ir aizmukuši no šejienes prom, meklējām laimi citās vietās, citās valstīs. Bet notikās Dieva brīnums. Vienu nakti es tagad redzu sapni, kā pie manīm atnāk Lienas darbnīcā Šērsielā, šeit, kur es tagad uz jumta atrodos, un nopērk pieminekli pa 500 latiem. Tad bija lati. Es to sapni redzu, un nākošā dienā man zvana, ka būs klients, ka viens atvedīs man klientu, jo man bija darbnīca, sakot, filiāli vēl citā vietā Rīgai, un es nopriecājos, un tagad nākošā dienā, vai kad tiešām pēc to sapni atnāca sieviete, un viņa gribēja pasūtīt pieminekli. Viņa teica, un man bija tāds ekskluzīvs akmens, ļoti sarkanis, tāds ciets no kristāliskiem iežiem, tā kā kristāls. Es ar lielām pūlēm viņu pārzāģēju, un es gribēju pa viņu dabūt apaļsumu 500, tāpēc, ka es sapnī arī redzēju, ka man būs 500. Es domāju, lai sapnis piepildītos, viņi man piedāvāja 450. Es domāju, bet sapnis man piepildījās daļēji jau klients ir, un tā tālāk. Es viņai saku 500, un viņa, es tad mēģināšu šo naudu dabūt, un pēc kādām dažām dienām viņa par to 500 man pasūtīja to akmeni, un tā tas arī notikās. Tā kā, redziet, dārgie, Dievs gādā par maniem bērniem, par mani, un tā nekad nav bijis, ka man leduskapis būtu tukšs. Vienmēr, kad kaut kas tur sāk beigties, tad uzreiz kaut kas parādās, jo Dievs citreiz pārbauda mūsu ticību, viņš mūs laiž cauri visādām pārbaudēm, un tās dažkārt ir ugunīgas pārbaudas, līdz beidzamam gandrīz, cik mēs ilgi to varēsim izturēt, vai mēs nesāksim kaut ko bubināt, tā kā Iebam, kur bija ciešanas, un tāpēc rēķinieties, ja jūs esat sākuši Dievam kalpot, ka var būt kārdinājumi jums visādi tādas ugunīgas pārbaudas, tās viss ir pārbaudas no Dieva, jo Dievs visu kontrolē, viņš visu redz, un visas situācijas pasaulē ar visiem kariem, ar visiem badiem, ar visiem draudiem, tas ir viņa rokās, viņš to visu tur. Un mums vienkārši jāpaļaujās uz viņu, viņam jātic, un tas nozīmē, ka mums vienkārši ir jātic. Ir jālūdz Dievam ticība, lai mēs varētu gaidīt un uz viņu paļauties. Jo es arī kādreiz, kad vēl nebija ticīgs, biju paļāvies uz savu darbnīcu, uz savu naudu, uz savu klientūru vai biznesu vai ko. Bet tad, kad es nokristījos un saņēmu svēto garu, tad pavisam savādāk situācija izmainījās. Tad man vajadzēja Dievu lūgt, gavēt, lai es attīrītos, un viņš man nedeva to, ko es viņam prasu, visādas labumus, kas man iepriekš bija, bet viņš man pārbaudīja, viņš man, tāda sakot, pārkausēja visas manas tādas iegribas, lai es nebūtu tur lepns vai ko. Un vienreiz pat, kad es biju pie vienas pravietes, ar ko Dievs runā, kad es uzdevu Dievam jautājumus, uzreiz ar viņas bija atbilde. Tāda Uļjānis jau kādreiz minēja, viņa dzīvoja Rečki, tur tāda vieta Baltkrievijā, tad viņa tā pravietoja. И богатого испытаю, и богатый увидит бедноту свою, чтобы не превозносился. Un es domāju, vai tad es tas bagātais, ka ne jau uz mani tas attiecās, ka bagāti ir tikai kā milzīgi, tur miljoni vai kas. Bet pēc tam tiešām tas tā notikās, kad man uzbruka reketieri, aplaupīja, izved visus pieminekļus ārā, un mūsu ģimene tikai varēja uz Dievu paļauties, ka es pat meklēju naudu, kur aizbraukt uz dievkalpojumu. Skans cielā, mēs tur drusciņi būvējam tādu dievnamu, un man mamma tur arī būvēja. Un tagad, starp citu, arī tur Rīgas doma iesniegusi prasību, lai atņemtu to dievnamu. Viņi saka, zeme viņiem pieder, un tāpēc dievnams ar viņiem pienākās. Tā mums te rīdzinieki dažkārt Dievu, kā saka, niekojās, vai kā teikt, kaitina Dievu. Bet jāpaļaujās uz Dievu, es arī paļaujos uz Dievu, kad rīdzinieki
ko viņi ir ievēlējuši tur Rīgas domē, kad nespļaus Dievam acīs un nevarēs tur darīt, kā viņiem patīk, kā viņi paraduši varbūt darīt. Viņi domā, ka ar visiem cilvēkiem viņi izrīkosies, kā viņi grib. Bet ar Dievu tā nav. Dievs ir ugunsēdošs. Un tāpēc mēs arī lūdzam Dievu, un viņš arī dod mums paļāvību, kad viņš mūs pasargās, un kad viņš, kā saka, šo situāciju arī pats izvadīs cauri, neskatoties uz to, kad viņiem liekas, ka viņiem visa vara ir tagad dot, ka viņi var darīt, ko viņi grib. Jā, jo tur ticīgie ir tādas tantiņas vecas ir nākušas un savu pensiju ziedojušas gadiem un lūgušas Dievu. Tāpat mana mamma tur ķieģelīši ir nesusi, kas Šķērsielā vadīja darbnīcu, un tāpat es tur kaut ko esam darījis. Un ārzemnieki ziedojuši. Arī Rīgas domas, jūs tagad vācaties ārā, jā. Jūs tagad atstājiet mums to māju, jā, jo zemi pieder mums, mēs tagad par viņu prasam miljonu, jā. Nu, to jau Dievs rāda, kāda mums ir morāla, kā teikt. Kā mēs mīlam Dievu, kā mēs ar vienādi sakot nebaidamies Dievu un ko mēs tālāk darīsim. Jo Dievs jau pārbauda visus mūsu plānus, un pēc tiem mūsu plāniem, ko mēs tikai ieceram darīt, viņš mūs arī tiesās. Un tāpēc tas jau tā pārbauda notiek katram cilvēkam dzīvē, man, jums, visiem. Un mēs nevaram izrauties no šīs pārbaudas ārā, iztikt bez pārbaudas. Jo teica, ka visi šie kārdināšanas, šīs pārbaudas visiem ir kopēji. Bet mēs varam nožēlot grēkus. Mēs varam atteikties no padarītā un pateikt, es to nožēloju. Un pieņemt Jēzu Kristu ticībā un nokristīties un pieņemt vakarēdienu un to visu nožēlot. Un mēs esam izdarījuši sliktu to visu, arvien var sakot, slikto atdarīt tiem, ko mēs esam apbižojuši. Ja tas ir iespējams, protams. Un mēs būsim glābti. Un tāpatās mēs lūdzam visi par šo Rīgu, lai nenotiek šeit ne karš, nekas, jo daudz jau ir sagatavojušies trešam pasaules karam, kad arī citi ir izmukuši ārā no pilsētām jau Latvijā, citi ir aizmukuši prom sakarā ar to, nopirkuši mājas kaut kur tālāk. Jo visi saprot, kāda tā situācija, jo Latvija faktiski kopš tā laika, kopš mēs te daudzi domājam, ka būs citi laiki, kādi viņi ir, tādi viņi ir. Un mēs jau redzam, ka viss, kas ir slepenībā, nāk atklātībā, ka te gatavojās ierīkot tā kā tādu placdarmu, jāsaka, diemžēl, jā. Bet mēs lūgsim Dievu, lai būtu miers, lai izrāda visus plānus pa placdarmiem, lai izrāda pirmkārt visus plānus pa kariem, tad nebūs nekāda iespēja šeit karot un rīkot placdarmus. Tāpēc mums ir iespēja šodien arī pievienoties manai lūgšanai un kārtējo reizi lūgt Dievu un nostāties pretīm sātanam, lai viņš ar saviem sātaniskiem plāniem pret mūsu tautiešiem, pret manīm, pret jums, pret mūsu bērniem, un tāpat tas ir pret mūsu īpašumu, lai viņš aizvācās prom no šīs Latvijas. Un tā lūdzamies bet jūs ar savām lopām to sakiet ticībā. Mūsu kungu Jēzus Kristus vārdā, sātan vācies prom no Latvijas. Ārā no Latvijas visi ļaunie gari, visi jūsu plāni, lai sabrūk šie Rīgas domes plāni, kad atņems ticīgiem baznīcu, lai sabrūk un lai ir sasiet visi sātana plāni, kur viņš ir kārojis dzīvību atņemt bērniem, ticīgiem, neticīgiem, kur viņš ir izārdījis un ārda ārā cilvēku morāli, visādas pielaiž izvērtības šeit. Mūsu kungu Jēzus vārdā, lai visa šī demoralizētā gara darbība tiek paralizēta, kā stāv rakstīts, kad mūsu lūkšanas, mūsu runas ir pret šiem ļauniem gariem, kas ir padebešos, un mēs sasienam visus šos ļaunos garus, kas te ir virs Latvijas, un kas te padebešos mums traucē mūsu cilvēkiem, līdzcilvēkiem, man, tev, maniem bērniem, un saki, maniem bērniem, kas traucē, un es izārdu visu šo sātanu plānus pret Latviju. Nenotiks te nekāda kara, un lai nenotiek nekāda kara, un lai cilvēki nožēlo savus grēkus, ka viņi netiek iznīcināti. Mūsu kungu Jēzus vārdā, kungs, runā uz katru cilvēku šeit, pārkausē viņu, lai viņi nožēlo grēkus, lai sātanam nav pamata šeit izārdīt valsti, lai nav pamata mest bumbas, lai nav pamata nogalināt cilvēkus, bet lai izglābjās cilvēki Jēzu Kristu, lai nāk tava svētība, kungs, par šo valsti, lai nāk tava žēlistība, tāpat par šo Rīgu mūsu kungu Jēzus vārdā, lai nāk, kungs, un apžēlojies Jēzu, apžēlojies par mūsu tautu, par visām tautām, kas šeit dzīvo, par katru no mums apžēlojies, par mūsu bērniem, mazbērniem, Jēzu, alleluja, 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 slāva Tev, slāva un pateicību Tev, Dievam, Tēvam, Svētam garam, par to cerību, ko Tu mums esi devis par ticību, par šo iespēju lūgties
un sasiet šos jaunos garus, jo nav neviena cita aizstāvs pasauli, kā tikai tu, jo tev visa vāra ir dota debesīs un virs zemes. Slāva tev, slāva, slāva, slāva tev, pateicība Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētam garam. Esiet svētīti, āmen.